Nu, čau, labrīt, labdien vai labvakar. Tātad šodien ir 18. novembris, Latvijas dzimšanas diena. 105 gadi, ja. Mēs izvēlējāmies svinēt šo dzimšanas dienu mums vispatīkamākajā veidā. Tās ir, protams, noīrējot mājiņu un paliekot tur, izbaudot to vietu, to pilsētu. Un, jā, šoreiz tā ir Kurzeme. Mēs paliksim, tās skatos, kur Durbes novads, Durbes pagasts, nezinu. Bet jā, nosaukums ir Durbes aptveri brīvdienu mājas ar saunu. Jā, tātad tur būs arī sauna, viss ir iekļauts cenā. Un tad mēs tur cepsimies, vārīsimies un tā tālāk. Un ar mums šoreiz būs arī Leons ar Diānu, tā kā labākā kompānija ever. Un tad mēs tur arī apskatīsim noteikti pašu to pagastu vai kas tas īsti ir. To es noskaidrošu bišķiņ vēlāk. Bet, nu jā, tur ir blakus arī ezers. Tā kā es domāju, ka mēs kaut kur varētu pastaigāties kaut kur gar to ezeru. Varbūt ļoti iespējams redzēs, jo mēs neesam īsti izplānojuši un skatīsimies vienkārši pēc sajūtām, kur mēs gribam, kā mēs gribam un kad mēs gribam staigāties. Jo, protams, Enzo būs arī ar mums. Viņam vajag pastaigu, lai viņš būtu bišķi mierīgāks arī pēc tam. Un jā, tad jau mēs drīz arī izbraucam. Leons ar Diānu jau varbūt ir ceļā, varbūt ne. Bet jā, brauksim arī ar vienu mašīnu, lai jautrāk, kopā jautrāk, foršāk. Mēs tikko izgājām ārā. Un ārā sniedziņš, bišķiņš sniegi. Vēl lielāks prieciņš uzreiz. Bišķi esmu nokrausies ar mantiņām, bet tas tā normāli. Jo Enzo pieņemsim pašam savu soma, man ir soma, Rihardam soma. Un vēl arī lielo džemperi, protams, jāpaņem šādos izbraucienos. Man laikam viņš visvairāk patīk. Tā kā jā, dodamies uz Kurzemi. Neko nesaprotam. Atkal problēmas. Nāc tikai. Paskaties, kāda mums smoka māja būs. Nu tad mēs esam klāt, atvaros. Un pagaidām pirmie iespaidi ir diezgan forši. Jo te ir diezgan tāds, wow, te ir slapš ļoti. Bet rītīgi lauki. Mums vidējā mājiņa nepaveicās. Gribēju malējo mājiņu, bet nu ok, derēs. Pēc tam parādīšu arī mājiņu, bet pagaidām pastaigāsimies, tāpēc, ka Enzo vajag ilgi mašīnā bija, kamēr mēs pa veikaliem. Tādas mājiņas smokiņas. Nāc, saulīt, iesim uz ezeru. Pat ledus ir. Saulīt, ledus. Jūs peldēties maustus? Jā, mēs džumī. Karuč, jā, tāda sajūta bija, ka visu dienu vienkārši braucām mašīnā. Nu, arī tas, ka tās dienas ir īsākas. Pavadīsim vairāk laika šoreiz pa mājiņām. Te laikam tikai pastaigāsimies tagad ar Enzo. Jo viņš izstaigājas. Te ir diezgan tāds mitrs, labi, ka man ir ļoti labi zābaki šim visam. Es varu močīt tā kā ar gumīniekiem. Vispār iedomājos, ka gribētos parunāt arī par tiem iepriekšējiem visiem maniem video. Jo es pati bieži, neteiksim bieži, bet es pati šad tad viņus paskatos, kad gribās kaut ko mierīgu un patīkamu redzēt. Bet, nu jā, es skatos, visus es neskatos, jo dažus man ir grūti skatīties. Jo, zin kā, cilvēkiem tās domas ļoti ātri mainās un arī tā dzīve mainās un uzskati mainās un ejam cauri dažādām problēmām un attīstamies visu laiku. Nu, protams, varbūt ne visi, bet man šis dzīves periods ir tāds
ļoti izaicinošs un liek vienkārši man ļoti ātri attīstīties un strādāt ar sevi un veikt uzlabojumus pa lielam savā dzīvē. Tā kā, jā, es dažreiz skatos tos kaut kad nesen it kā filmētos video, bet liekas, ok, ka tas jau ir sen, kad tā jau vairs nav tā zaiga, kas ir šodien. Kā jā, pa lielam diezgan ātri viss mainās. Es vienkārši iedomājos, ka ir kāds, kas skatās tos video kaut kādus vecākus un tā jau vairs nav tā zaiga, kas ir šodien. Bet tas ir ļoti labs tāds atskates punkts uz to, kad es augu, attīstos un pilnveidojos un kļūstu gudrāka. Un katrā ziņā tas viss nāk tikai par labu un tie visi video ir ļoti, ļoti labs atskaites punkts uz to, kāda es biju un kāda es esmu šobrīd. Tā kā, man ir prieks katrā ziņā. Redzu tikai plusus visā šajā, kas filmēju un patīkamas visādas emocijas un atmiņas tiek iemožinātas pašā svarīgākajā veidā video formātā, kas man šķiet ir vienkārši lielisks veids, kā atstāt emocijas un vispār kaut kādas atmiņas. Tā kā vecumdienās man būs ko darīt. Vienkārši skatīties visai savai dzīvei cauri. Jā, es ceru, ka, protams, es to darīšu ļoti ilgstoši, un es arī pagaidām neplānoju to pārstāt darīt, jo tas man palīdz. Redzu tikai plusus tajā visā. Dievs, tie ledus! Kāda atkal tu būsi uz mājiņa. Durbes ezers, ja nemaldos. Čau! Tur viņam dzīvnieciņi visādi. Laiviņas. Un Durbes ezeriņš. Oi, kā gribētos tagad ar supu par šī tādu smuku ezeriņu. Bet man nav hidrotērpa, diemžēl. Jā, ar to supu arī bišķiņ tā nesanāca šogad baigi daudz, bet man viņš ir uz visu mūžu, un es paspēšu un supošu, kad vien varēšu. Man vajag hidrotērpu, lai es supotu šitādā laikā. Bet palielam, jā. Skaista klusa vieta, kur nosvinēt Latvijas 105. dzimšanas dienu. Es pat veikalā nopirku sarkanas svecītes. Riktīgi gribās kaut kā to noskaņu, jo, kad iet gadi, tu tomēr saproti, kāpēc ir tā Latvijas dzimšanas diena un cik tas ir tomēr svarīgi būt brīviem un neatkarīgiem. Tā ir vienkārši lieliska sajūta un tas ir vienkārši jāsvin. Pati Latvija kā tāda, man liekas, ka ir ļoti skaista zeme. Un es lepojos, ka es esmu latviete. Jā, pilnīgi noteikti. Enzo, šurp! Māleč! Čau, Sālīt! Tu mālecītis! Redz? Nav šitais celiņš ar palielam rītīgi uzreiz tāds bišķi smaidu uzsita, ka tā kā laukos, ka tu ej. Neviena nav un tas gaiss viss, reāli, viņš ir savādāks, loģiski, nekā kaut kādā pilsētā. Un ir tik patīkami tādu gaisu elpot. Un tas viss kaut kā, tā smarža, tas sienas uz zemes mētājās, vai kaut kā tas viss tik foršu. Tik foršu tādu sajūtu rada, ka gribās palikt ilgi. Tas ir 2 istabu mājiņa, jā. Te ir viena guļamistabiņa. Jā, te notiek visas lietiņas, paskat, milzīgs loks. Uzmanību un saules mūžu Latvijai. Saules mūžu Latvijai. Te ir jāsastum mums kopā gultas, un mums būs ar šitādu skatu smukiņu. Viss pa smukiņu.
Šitam. Un te kaut kur ir saunišs. Kurš īstenībā? Tur ir kaut kāda vannas istaba, laikam. Mēs tagad taisīsim vislatviskākās vakariņas, kādas mēs varam uztaisīt. Tātad mums ir kartupeļi, mēs viņus izvārīsim, tad mēs taisīsim veģetārās kotletes, tad mēs taisīsim Štovētos kāpostus. Tad mēs štovētos kāpostiņus uzsildīsim. Tad vēl gurķīti ar tomātu. Gurķīts ar tomātu, tad mums vēl ir bieži salāti ar ķiplokiem, baigi daudz kaut kā. Baigi daudz salātu mums sanāk vajag. Mums vēl kūciņa ir. Mums, protams, vēl ir kūciņa. Mēs svinam Latvijas dzimšanas dienu, kā visiem zināms. Visiem tas zinām. Es tur neskaitāms reizes jau pateicu, ka šodien Latvijai 105. Kur Rihards jau taisa. Rihards uzņemās atbildību par kotletēm. Prozadīrā maizi. Jā. Šitas man vakariņas šitās būs. Tā kā putnam prosti nomedzam maizi zemē. Nu jā, skaidrs. Rihards ēdīšot maizi, tā kā putns. Paskat, cik te laba gaisma. Putni baigi neēd maizi, mami. Es zinu, putniem nevajag dot maizi vispār. Putni nomirst, iedod maizi. Tā kā nedodiet putniem maizi. Te arī skaistas mūsu pusīte. Te es čučēšu šonakt. Parādīšu tulīt. Kur tik mazas pilventiņi te gan tādi? Mēs sastāvam tos gultas kopā un es tieši uzsēdos uz šitā. Viņas nav līdz galam sastāvas. Karčiņas jāsastāv. Daudz cik cieti matrači. Ļoti nērti būs gulētas, tas skatās. Tā, te vēl kaut kas interesants. Nu, es sliktu, laikam, istabiņu izvēlējos. Ļoti sliktu. Šeit viņas jau ir kopā. Mums šitāda te atstarpe būs jāguļ. Ok. Nav labi. Kaut kā tā. Maziņš ēd vakariņas no savu konga. Satīri grīda, jā, lai viss smaka. Malcīts. Visi slēpjās, Leons vienkārši mūk. Leons šodien negrib filmēties. Tā, Rihards Janko, mēs šodien gatavosim. Kas būs programmā? Gaļu taisīsim. Gaļu? Jā. Baložas dzirdīgi. Papīra gaļu. Papīra gaļu. Jā. Kartona gaļu. Kartona olas. Aiziet. Kas tagad notiek? Tā ir pastāst mums. Ja vajag manu palīdzību, noslaukt maliņas no krējuma. Tik daudz es varu palīdzēt. Kaimiņi atbrauc skaists vietā ātrāk. Mama? Pierījušies. Es nezinu, vai man garšos pat... Bieži salāts? Neatceries, ka viņi garšo? No, es viņus neēdu. Dzierāsi, dzierāsi. Es domāju, brilles tu varēji atstāt. Man ir labākais. Ar keponi galvā patēr brillēs.
Būtu brilles, tad tas zinātu, Rihard. Iesim saunenā. Ar visām čīvām? Jā, protams. Tur iekšā ir nežēlīgi karstā, ka var nomirt. Tad es iznācu ārā, un tad tā kā es jūtos, tā kā nav jauna piedzimusi. Ļoti traki. Vienkārši šodien baigi nav enerģijas pēc garas nedēļas. Tāpēc gan jau baigi neko vairāk arī nefilmēšu. Vienkārši atpūtīšos, izbaudīšu vakaru un atrubīšos kaut kur. Tā kā jā, nezinu, kas no šī video vispār sanāca, jo baigi enerģiski es nejūtos, bet paldies, ka izturējāt līdz beigām. Un tiekamies nākamajā video.